Ļocka, brīdinājums, dīvainība, paranormalitāte, divdomība. Šis maģiskais vārds izsaka visu par manu rīcību, kura pēc mājinieku prāta nav pati spožākā zvaigznīte debesīs. Toreiz melnās Volgās vizinājās tikai augsti partijas kungi. Visa pilsēta zināja, ka melna Volga laupa bērnus un ka liecināt nav vērts. Mazliet jokaini jau ir, ka tev kāds pusnaktīs sola izdot dzējoļu krājumu. Tas jau vēl nav viss, pats trakākais vēl tikai sekos. Vietējie domāja, ka nakšņojot barakā, princis redzējis noslēpumainās Daļļavas spoku, kurš vējainās un lietainās naktīs vientuļi klīst gar Slocenes krastiem. Pusnaktī pie spoguļa jāieelpo šīs rozes smarža, un tad, sava atspulga acīs skatoties, jāpēd 3 ziedlapiņas. Kas notiek tukšajās telpās pēc nakts iestāšanās? Tikai padomājot vien par to, uz muguras jau uzmetas zosādi. Esmu Ozols Spoks no Ozoldammes. Būdams mākslinieks iemīlējos savā modelī Selīnā, skaistākajā sievietē pasaulē.